Vai mēs esam citādāki? Dāmas un kungi, sveicam Elizabeta Hainsone. Sveiki! Jā, sveiki visiem, esmu Elizabeta Arā. Īpaši es to vienmēr izceļu, jo tas visiem vienmēr jūg. Un man nav prezentācijas, jo es nestāstīšu prezentāciju, bet es stāstīšu savu dzīves stāstu. Un atvainojos komandai, ka es neiesūtīju viņu arī, bet prezentācijā būtu tikai bildes, jo, manuprāt, labāk ir stāstīt uzreiz dzīvē, nevis rakstīt kaut kādus PowerPointus. Un es arī staigāšu ik pa leciņam, tā mierīgi, lai kameras cilvēkam nav tur šitā viss kaut kā jādara. Bet, jā, es ātri ieskicēšu to, kas es esmu tagad, ko es daru, un tad kā es nokļuvu no tā līdz tam, kas es tur bērnībā bija, kas tur viss notika. Tātad, jā, kā jau minēju, es esmu valdes locekle Latvijas Jaunatnes padomei. Es pārvaldu starptautiskās attiecības un sabiedriskās attiecības. Tātad daudz ceļoju, daudz runāju, dodos uz tādām komisijām un, kā es saku, visādām gudrām lietām un visu kaut ko tādu. Tad es esmu Reslenes centrā kā mentore, ielu jaunatnes darba speciāliste, vadu arī saskarsmes un kontaktu improvizācijas nodarbības. Un kopumā es strādāju ar sociālās risku grupas jauniešiem ikdienā. Tā ir noteikti mana sirdslieta. Un šo es parasti saku jauniešiem, kur es esmu tas, un paralēli es vēl tādu kontentu aktieriem un mūziķiem sociālajiem tīkliem. Un jaunieši tādi, wow, tu gan no ļoti labas ģimenes nāc. Es tādu, Un tad tas sākas, tas mans stāsts, un es iziešu ne tik ļoti emocionāli, kā vairāk faktiem cauri. Tātad esmu bērns, tikko piedzimis, 0 mēneši, viss ir forši. 3 mēneši man ir, un man ievieto auģu ģimenē. Man ievieto auģu ģimenē, kur es esmu ievietota kopā ar savu brāli, kuram ir 3 gadi. Un tad paiet pāris gadi, sanāk man ir 4 gadi, un tad man grib paņemt itāļu ģimeni kopā ar manu brāli, adoptēt no tās auģu ģimenes, kurā es esmu. Tad es pasaku nē, jo es gribu dzīvot tajā ģimenē, bet tā ģimene, kas ir itāļi, grib adoptēt mani, bet es pasaku nē, es dzīvošu tajā ģimenē, kurā es esmu tagad. Paiet 2 gadi, es braucu uz Ameriku, jo Amerikas ģimene grib mani adoptēt. Es tur esmu kādu laiciņu, es pasaku nē, es gribu dzīvot savā ģimenē, kurā es esmu pie savas auģu omītes ar saviem 7 auģu brāļiem. Jā, es biju lielā ģimenē. Un tā, viss forši, es atbraucu atpakaļ uz Latviju, bāriņties prasa, brauks dzīvot? Nē, nebraukšu, paldies, man viss ir kārtībā. Tad pienāk skolas laiks, tur es iepazīstu, ko nozīmē, ka tevi apsmēj, ka tevi sit pēc stundām, kā ir, ka tu esi dabīgā rūdmete un tev nav vecāku un tev ir tikai auģomīte. Tad paiet vēl pāris gadi, atkal es dodos uz Ameriku, atkal kāda ģimene man grib adoptēt, paiet vēl gadi. Tad es ar savām lielajām ambīcijām nonāku Rīgā un tagad sākušu lielo pieaugušo dzīvi. Tad es iepazīstu, kas ir narkotikas, kas ir visas sliktas lietas, bet paralēli es esmu ritīgi aktīvis, kaut kur darbojos, iesaistos, un tad ir nākamā ģimene, kur grib mani adoptēt, un tad ir viss pārējais. Un tad es pielieku vecākas izaugu no šīs jauniešu statusa, un ir jau pār 18, un tad tā mana ģimene, kas ir mana auģomīte, nomirst, kas bija šogad. Un tad es kā bērns domāju, cik daudz es nonācu vietā, kur mani kāds pamet atkal, kur atkal bija tā doma, ka mani negrib, vai ka es neesmu pietiekama, vai es tieku mētāta turp šurp. Kāpēc? Kāpēc? Ko es tādu izdarīju? Es taču esmu pavisam mazs bērniņš. Un es augu kopā ar brāli, kā jau es teicu, mums abas ievietoja ģimenē, un viņš bija ļoti, tā teikt, dusmīgs. Viņš to savu visu dzīves pieredzi izlika caur dusmām. Viņš vienmēr vainoja mani. Viņš teica, ja tu nebūtu piedzimusi, tad man būtu mamma un tētis, un tu esi vainīga. Un tad es kā mazs bērns, man ir 5 gadi ejuši skola, un viens mans brālis ir dusmīgs, jo es esmu vainīga, ka mums nav vecāku, ka mēs rekur tiekam mētāti turp šurpu. Un tad es dodos uz skolu un domāju, kāpēc viņi mani apsmēja, kāpēc viņi man neieredz. Es taču neesmu vainīga, ka man nav ne mamma, ne tēta, ka man ir auģomīte, kura man ir kā mamma. Es taču neesmu vainīga, ka tā ir noticis. Es neesmu vainīga, ka es esmu piedzimis arī kā rūdmete. Tas arī nav nekāds iemesls, lai mani apsmiet visu laiku. Un tā dzīvē dodas, un es to visu turu sevī, līdz brīdim, kad tas viss ir pa daudz, kur noteikti tā saprant, ka kaut kādas lietas vairs nestrādā, tas iet uz āru. Tas ir tik ļoti, ka tu centies visiem palīdzēt darīt, bet tu jūti, kā tu pats salūst iekšā, un es savalku kopā ar to, ko teica Kārlis iepriekš par šo šķiršanos procesu.
kas ir tā, tu esi vienā ģimenē, tev ieliek otrā, vienā, otrā, turp, šurp, visu laiku. Un šeit ātrā doma, ko es varu iedot augstākiem galiem, kas šo visu te organizē, rīko, pieņem likumus un tādā garā. Varbūt auģu ģimenes ir koncepts, kur arī bērni var izvēlēties palikt, un nav obligāti tas jāmaina. Ja es gribu palikt savā ģimenē, atļaujiet man tur palikt. Es jūtos tur droši. Es zinu, ka katru dienu nākšu mājās, viņi man gaidīs, viņi man mīlēs, un es būšu mīlēta un aprūpēta, bet nē, tur varbūt būs labāk, varbūt tur būs labāk. Bet varbūt mēs ieklausāmies tajā, ko saka bērns, kad man patīk te, kur es esmu, kur es jūtos droša. Un šobrīd, vai es jūtos droši ar visu to savu pieredzi? Nē. Kad man cilvēki jautā, kad es izstāstu savu stāstu, jā, kur tur bija tā un tā, no tā, kas notika skolā, es gāju jau 12 gados taisīt pašnāvību, un pēc gadiem vēlreiz, jo tas viss šķiet tik daudz, un tad man cilvēki jautā, kā tu jūties? Un tad man ir divas domas uzreiz. Man teikt, kā es īstenībā jūtos, vai man, viss kārtībā. Šodien liels diena ārā bija šī lietiņš, bet es lietas ar paņēmu līdzi, tā kā viss kārtībā. Vai īstenībā teikt, ka, hei, man sāp. Man sāp tas, ka man nav mamma un tētis. Man sāp tas, ka bērnus man skatās savādāk. Man sāp tas, ka es tieku mētāta turp šurp. Un man sāp tas, ka ir citi, kur ir tādi. Man sāp tas, ka mans brālis, ka viņam arī tas ir jāpiedzīvo, ka man ir daudz citu auģu brāļi, kur to piedzīvo. Bet tāpat laikā es dodos tālāk. Un es saprotu, ka varbūt ir slikti, jā, bet es varu iet uz priekšu. Un tad šeit es gribu kā kontekstu tam, kā piemēru precīzāk iedot, kā var šie divi ceļi izvērsties, kas esmu es un mans brālis. Manu brāli adoptēju uz Ameriku, jo viņš gribēja. Mēs abi devāmies uz Ameriku, un viņš jau pirmajā vizītē pateica, ka jā, viņš grib, lai viņu adoptē, jo viņu uzreiz piesaistīja tas mantiskums, ka tur ģimenē ir nauda, kad būs tik labas iespējas, bet man bija vienalga. Man varēja iedot konču, un es būtu priecīga mājās. Man ir, kas mājās man samīļo, sagaida, ko man vairāk vajag, bet viņam vajadzēja to savu sāpi izlikt caur to, ka visi viņu redz, viņam vajadzēja lielo uzmanību. Un es pateicu, nē, un es ar savu raksturu, es domāju, jūs jau jūtat, ka man tāds labs raksturiņš ir, vai ne? Un es ar savu raksturu jau pirmajā reizē itāļu ģimenē, kas sabrauc, kad man bija 4 gadi. Es pateicu, nē, man vienalga, es nebraukšu ar jums. Es palikšu pie savas omītes. Man vienalga. Un tad es sabraucu no Amerikas, un mums jautā, bariņi, nu brauks? Es saku, nē, man vienalga, es negribu. Brālis saka, bet es gribu. Tu dej un brauc. Es palikšu. Un tad viņš lūdzu bērniņtiesai, lai mūsu oficiāli šķir kā brāli un māsu, un viņu adoptēja uz Ameriku. Un vai viņam tur tagad rožaina dzīve? Nē, viņš lieto ļoti smagas narkotikas, kas ir heroīns un fentalīns. Viņam ir diezgan smaga šizofrēnija arī šobrīd, un tas stāsts ir ļoti, ļoti skumjš, kas viņam šobrīd notiek. Viņu adoptēja ģimene, viss sākumā bija jauki, bet arī viņš ir ar diezgan spēcīgu raksturu un ļoti smagu raksturu ar tādu, kurš, ja kaut kas, tad uzreiz aizsviļamies un vicinamies ar kulakiem un tādā garā. Viņam bija strīds ar šo tēvu, kas ir Amerikā, un Amerikas tā māte izsauca policiju, viņu 17 gadu vecumā ievietoja cietumā, un viņa labākā drauga tēvs viņu izpirka no tā. Un tad viņš tur sāka strādāt pie tā labākā drauga tēva, un tad viņam tur atkal tur nesnāca, tad viņš dzīvoja uz ielām. Tad es centos viņu dabūt uz Latviju, iztērējot 4000, ko es ļoti, ļoti krāju. Man bija 16, 17 gadi, kad jau sāku strādāt, un es viņus biju sakrājusi, un es viņus iztērēju, lai es dabūtu savu brāli atpakaļ uz Latviju. Man ir vēl laiks, ja? Okay. Lai es viņu dabūtu atpakaļ uz Latviju. Un es nopirku viņam lidmašīnas biļeti par 1800 eiro. Kā jums šeit viņš apbrauc? Nē, viņš pārdeva šo biļeti par $20 un 4 heroīnu šļircēm. Un tajā brīdī es domāju, cik skaisti. Bet šis ir tas piemērs, kā tu vari izvēlēties doties dzīvē tālāk. Vai tu vari būt tas, kurš iet cauri dzīvei, vainojot visus citus. Viņš ir vainīgs, tu esi vainīga, kur man bērnībā gāja šādi un tādi. Un tāpēc jūs esat vainīgi un es esmu cietējis, un jums visiem man ir jāmīl, jāpieņem un jāsaprot, ka man sāp. Un es vēl darīšu vēl vairāk pāri visiem. Vai jūs varat iet to ceļu, ko es izvēlējos iet,
Jā, nav viegli, galīgi nav viegli. Ir dienas, kad es pamostu un es domāju, priekš kam man to visu? Priekš kam? Kāda jēga šodien iet celties un iet palīdzēt jaunietim, ja man pašai nav īsti labi? Ja es pati katru dienu domāju, vai ir vērts. Bet tad es domāju par to, ka, kā jau es stāstīju Jūlijai to savu stāstu par to jaunieti, kad es redzu, ka tas mans atbalsts, tā mana beznosacījuma mīlestība, ko es esmu ieguvusi no savas mammas, kā es viņu dodot citiem, tas var palīdzēt. Kā tas jaunietis izmaiņas tikai kaut vai viņam ir blakām cilvēks, kurš viņā paklausās, kad viņi tev zvana 2 naktī, tu pacel, nevis tu nomet, un tu klausies, kā viņai tur viss ir slikti, un tu pasaki, zini, es to reāli saprotu, man reāls spilvens, ne tā stāvs, nevar pagulēt, un tad viņi pilnīgi apmūst un nesaprot, kas notiek, viņai tur dzīves krīze, mans spilvens. Un tajā brīdī viņi saprot, ka es viņu nenosodīšu, lai ko viņi teiktu, un man nenosodīja, lai ko es teiktu, kas bija mana mamma, mana auģu mamma. Un, jā, šis ir tas mans stāsts tādā ātrā īsumā. Un ko es vēl gribu iedot? Es vēl gribu iedot, kamēr man vēl ir 5 minūtes, es gribu iedot visiem tiem, kas skatās un attālāk gan šeit klātesoši, kas vēlas būt auģu vecāki vai viesģimenes. Noteikti dariet to. Tas ir kaut kas ļoti skaists. Es domāju, ka nepaies ne 5 gadi vai bišķi mazāk vairāk, kad es jau nākšu uz nākamajām konferencēm un man staigās kāds līdzi. Un tas nebūs varējais, tas būs kāds, ko es būšu paņēmusi. Es domāju, iespēja dot kādam mājas to siltumu. Tic man, tas ir tā vērts. Tas ir, kad tu no rīta pamodies un tā vietā, lai tu domātu, vai man šodien mamma pateiks labrīt, vai man būs jāpamostās augstā istabā bez zeķēm siltām un bez domas, ka man kāds ir. Vai labāk ar domu, ka mamma virtuvē jau vāra man brokastis un tētis jau ir iedarbinājis mašīnu, lai es brauktu uz skolu. Cik tas ir skaisti. Un arī, ja jūs strādājat ar šiem jauniešiem, ir grūti, ir tiešām, es reāli jūs saprotu, man viņi jau tā kā, cik vāri, vienkārši vienu un to pašu, jau sāp galva, reāli. Bet tāpat laikā, kā es redzu, kad viņiem pamainās kaut viena lieta, ja es viņus uzklausu, ka viņiem tāds... Bet palika vieglāk. Es tā izbilstījos, izārdījos, un tā kā, baigi labi, var iet mājās. Jā, viss kārtībā, es tevi izklausīju. Un tas ir arī īstenībā viss, ko jaunietim vajag. Neko vairāk nevajag kā to, bišķiņu mīlestību. Pavisam nedaudz. Paldies jums.